Sveiki, mani sauc Viktors, un mēs turpinām mācīties webdizainu, veidojot vienkāršu weblapu. Es esmu tā padomājis, un esmu nolēmis, ka šobrīd ir tas īstais brīdis, kad vairāk noformēt mūsu izveidoto weblapu, lai tā vairāk līdzinātos oriģinālam, un tad mēs arī to mēģināsim realizēt. Un pēc tam viss, kas būs ļoti līdzīgi oriģinālam, tomēr visu pārliksim CSS failā. Kāpēc? Jo bija tāda doma, ka es biju domājis, ka var izveidot te jau linkus, visu kaut ko, pēc tam tas lapas sakopēt, pārdēvēt un viss būs ok, bet ir viena lieta, tad sanāks, ka mums šobrīd index.htm, viņš ir kā šablonu fails. Un ja mēs šobrīd to šablonu failu visur, visās mapēs iekopēsim, un pēc tam, kad vajadzēs rediģēt, tad sanāks, ka mums vajadzēs katru failu rediģēt atsevišķi. Tas nav jēdzīgi, tāpēc arī, es domāju, veidosim tā, ka es esmu izdomājis. Vispār pat webdizaineri tā arī bieži, ka jābūt labam plānam, lai tiešām viss aizņem mazāk laika. Vispār teikšu, ka tāds kurs, kā veidot weblapu, man ir pirmais, un tāpēc arī dažreiz ievilkās tā lieta tā, ka par to atvainoju, bet labi, turpinām. Un tā, pirmais, ko es domāju, vajag izdarīt, lai safeks atrodas viena līmenī ar to balto apgabalu, kas ir te pa labi. Un otrais, ka izvēlne jāsākas tieši tajā līmenī, kur ir attēls. Ja mēs te skatāmies, tad te tā nav, un tad to arī mēģināsim izdarīt. Un visādas tādas nianses rediģēsim. Sākumā mēs visu to izdarīsim HTML failā, un pēc tam visu palēnītiem ieliksim stila tabulā. Un tā. Pirmais, ar ko jāsāk, tas ir te padding top mēs samainīsim uz 35. Saglabājam, atjaunojam. Tagad smuki suffix logo atrodas vienā līmenī ar to balto plankumu. Un nākošais mums vajag visu šito izvēlni uz leju pabīdīt kaut kur uz 15 pikseļiem. Un vienā veidā, kā to var realizēt, tas ir pierakstīt te padding bottom. Pierakstīsim sākumā 20 pikseli. Apskatīsim, kāds rezultāts sanāks. Iespējams, ka arī vajadzēs kaut kā citādāk, bet rekur, mēs esam to izdarījuši. Tiešām izvēlni ir pavirzījusies uz apakšu. Ja tajā līmenī skatīties, tad varbūt, es jau teicu, ka mums ideāli nebūs tā, kā ir oriģinālā. Bet to padding bottom, es domāju, tomēr ieliksim 15 pikseli. Paskatīsimies, kāds būs rezultāts. Tā ir labāk. Nākošais, kas mums būs nepieciešams, jau oriģinālā redzēt šito līniju. Un šito, tad apskatīsim, ko var izdarīt. Tad skatāmies to HTML tagad, jo pareiz te, kā mēs esam izveidojuši, viss ok izskatās. Vienīgais tas mums šito zonu, footer zonu mazliet jāpierediģē. Jo te, kur forma, kur meklēt, pogas, attēls, es domāju, ka ir ok. Nākošais mēs te ieliksim šito tādu rāmi un to border. Mēs varam jau uzreiz, mums ir tas vienreiz izveidots. Protams, ka to rāmi izmēru pēc tam es nomainīšu uz 1 pikseli, pagaidām, lai paliek. Un tad skatāmies, kur mums vajag to pielāgot. Kur ir suffix.
ir tāda lieta, ka visu stila atribūtu mums nav jākopē. Varam nokopēt tikai to border atribūtu, saglabājam, atjaunojam. Ir parādījies tas rāmis. Un patiesībā pat, ja redziet te, tas ir attālums. Tas ir ok. Tā mums der. Tikai vienīgais. Ja mēs tagad apskatīsim. Tad sanāk, ka mums ir te kaut kur ir. Mēs izdarīsim tā. Mums būs nevis margin top, bet būs padding top. To atšķirību manā kursā jūs varat apskatīties. Tā. Tagad ir labāk. Un mums vēl vajag, ja te skatīties, tad te līnija turpinās. Tad mēs to izdarīsim tā, kā nokopējam. Un padding bottom arī tā uztaisīsim. Saglabājam. Atjaunojam. Un mums būs apmēram kaut kā tā noformēts. Protams, ka visu to noformējumu jau pēc tam jau savu stila tabulu būs vienkāršāk pierediģēt. Skatāmies šito lietu. Mums vajag, lai copyrights būtu mazā šriftā un tādā pelēcīgā krāsā. Tad to arī. Un te vēl ir atkāpe no malas, kaut kur 15 pikseli, tad to arī izdarīsim. Tad pierakstīsim te style. Padding left. 15 pikseli. Apskatīsim, kāds ir rezultāts. To pašu stilu mēs arī piemērosim otram div konteinerim. Tas ir loģiskais div konteineris. Un vēl te pierakstīsim color gray. Tas ir teksta krāsa. Saglabājam. Atjaunojam. Nu, sūti sanāca. Izskatās jau tuvāk tā kā oriģinālā. Kas tālāk būs nepieciešams noņemt visus liekos rāmjus, lai ieraudzītu labāku rezultātu. Tad te mēs vienkārši pierakstīsim border 0 un tālāk skatāmies jau kodu un domājam, ko jādara. Te mums to borderi nevajag, mēs vienkārši viņu noliksim uz 0. Tā, kur mums ir saraksts? Saraksts mums ir te. Labi, skatāmies tālāk. Redziet, ka es arī tā nesteidzos. Pamanīt kļūdas uzreiz, kuras ir varbūt kaut kādās vietās.
Borderu mēs pagaidām astēm, tas ir tāds spēlēkais. Labi, apskatīsim rezultātu. Nu, redziet, jau ir interesanti. Kas man krīt acīs, tas ir pirmais, ka te ir pārāk tāda liela atkāpe. To mēs tagad izmainīsim. Un te, ka nav viena līmenī. Tad arī to pamēģināsim izdarīt. Tad, kur mums ir tabula definēta, mēs pierakstam cell spacing, ir 0. Un te, kur ir tas suffix, tas ir augstums. Te mēs apskatīsim, heikt ir 300, nu vajag pamēģināsim 295 pierakstīt. Un apskatīsim rezultātu. Tā, tagad jau ir labāks rezultāts. Nu vēl te pamēģināsim pa 5 pikseļiem samazināt. Kaut kā nemainās, tad es tagad pamēģināšu izštukot, kādas ir iespējas. Viena iespēja, kur mums bija padding top un padding bottom, pierakstīsim te pa 5 pikseļiem mazāk, nu apskatīsim vienkārši. Nē, tas mums nevajag to mainīt. Header sākums, tabula ir 250, platums, augstums 290, fona krāsa, izlīdzinājums, tad mums ir vienkārši tagad vajag atrast to lietu, kur varētu būt tā neprecizitāte. Vienkārši ir vairākas iespējas, kā to var samainīt, bet to iespēju vajag atrast. Ja mēs apskatāmies platumu, tad platums ir pareizais 550. Bet augstumu mēģināsim te pierakstīt 190. Un galētu, ka nekas nemainīsies, bet, nu, tad paramēģināsim pierakstīt 210. Vienkārši viņi kaut kur šobrīd ir saplūduši. The most popular track of last week's State of Trance, the future favorite. Congratulations to Lange featuring Sarah Howell's Fireworks, 16.7% of the votes. Please don't forget to leave your votes this week as well. And tell your friends to vote as well at stateoftrance.com and then go to future favorites. This is the tune of the week of this week. Beautiful tune by Andrew Rayel. Here is Ether.
Tā, te mums ir headeris. Te mums ir attēls. Te mums ir izvelne. Pēc izvelnes lauks tiek aizverts. Un iet nākošais jau tā. Tad kaut kur caur šito TD un šito TD mēs to mēģināsim izdarīt. Un dažreiz ir tāda lieta, ka negrib īsti strādāt tā lietā, un tad apskatīsim, kas nemainās. Un tad mēs te stilā pierakstīsim, piemēram, pierakstīsim 300 pikseli, apskatīsim, kas izmainīsies. Nekas nemainās. Pierakstīsim te 350. Vienkārši mēs tagad vajag atrast to vietu, kur vajag to samainīt, lai viss strādātu. O, tagad es sapratu, tagad mums vajag pierakstīt, pamēģināt 290 pikseli. Skatīsim, kāds būs rezultāts. Tas ir mazliet pavāri. Tad pierakstīsim 285. Saglabājam. Nu, es labi saprotu, tad viņam te ir tas augstums sanāk 290 pikseli un mazāk tas nebūs. Tad otrais variants mums ir šito lietu attēlu rediģēt tā, lai mums augstums sakrīt. Tad augstums ir, tad skatīsimies. Tagad skatāmies to kodu, kur mums ir attēls. Un vēl viena lieta bieži ir ar tiem attēliem, ka ja nav norādīti beigas, kur ir attēls. Jā, mazliet esmu sajakusi, kārtība ir tā, forma aizveras, jā, te, kur mums ir augstums un platums, tad es pamēģināšu te pierakstīt 200. Apskatīsim, vai kas mainīsies vai ne. Nu jā, redziet, ka tās ir saplūdis. Šitie divi tabulas lauki ir saplūduši. Un tas nav īsti korekti. Bet tāda interesanta lieta, ka mēs pamēģināsim to nodzēst. Apskatīsim rezultātu, jo dažreiz ir tā piņķerīgi kaut kas ir sakritīs kopā, un tad jā, tā mums neder. Skatāties, kur varētu būt tā lietā, kāpēc nesakrīt, jo te nesakrīt, un te augšā nesakrīt. Tad es tomēr visus tos parametrus atstāšu, bet mums vajag tikt ar to, kā te ir, kur mums ir tā ru un pārējais. Ru. Te mums nav pierakstīts vertikāla ligan. Te ir vēl
Te tās augstums pat it kā nav vajadzīgs, apskatīsim. Nē, tās augstums tomēr ir vajadzīgs. Tā. Vertikāla ligana te ir top. Tad stilam te mēs pierakstīsim, kur mums ir tas stilā, ir class menu. Table menu. Mēs te pierakstīsim margin 0 pikseli un padding. Paskatīsimies, kāds būs rezultāts. Tas sanāk. Skatīsimies tālāk. Class menu. Labi, es neterēšu jūsu laiku, es pats to atradīšu un jau nākošajā video visu izlabotu, un būs viss izlabots un visas lietas, ko es izlaboju, es paskaidrošu. Galvenais, ko mēs šobrīd esam izdarījuši, tas ir pielīdzinājuši, tas ir oriģināls, un mēs savu rezultātu jau vairāk esam pielīdzinājuši oriģinālam. Tā, paldies par uzmanību, vēlreiz atvainojos. Nākamā video būs viss izlabots. Paldies par uzmanību.